Ja mēs runājam par e-parakstu, tad parasti cilvēkiem tas asociējās vairāk ar finanšu iestādēm, kaut kādu līgumu parakstīšanu ar piegādātājiem. Un tad, kad man ir jāpiesaka, ka par e-parakstu stāstīs zobārstniecības klinika, tad liekas, vai tiešām ir pienācis tas laiks, kad bez e-paraksta nevar aiziet pat pie zobārsta. Mans sarunu biedrs šīs klinikas vadītājs Kārlis Ķibermanis. Kārli, vai ar e-parakstu tikai pie zobārsta? Ja? Tikai ar e-parakstu nē, bet gan e-paraksts, gan e-zīmogs paplašina mūsu iespējas izmantot digitālās tehnoloģijas mūsu ikdienas darbā. Un jā, jūs šobrīd varat ierasties klinikā un visu dokumentāciju parakstīt, izmantojot e-parakstu un e-zīmogu. Tam ir ļoti daudz priekšrocību mums kā klinikai. Varbūt drusciņi par mūsu kliniku pastāstīšu. Tad mēs šobrīd Latvijā esam lielākā klinika. Nodarbinām vairāk kā 80 darbiniekus, un mums ir 30,000 aktīvu klientu. Pats klinikā es sāku strādāt 15 gadus atpakaļ, un ar pirmo darba dienu nodarbojos ar to, tā laikā gan grāmatvedībā, ar digitalizāciju, jo es sapratu, ka šī ir nākotnes lieta, kas palīdzēs mums attīstīties un veiksmīgāk veidot mūsu biznesu. Lēmumi, tad kāpēc mēs pieņēmām šo digitalizācijas ceļu? Viens no populārajiem, protams, ir papīra ietaupījums, tad videi draudzīga darbība, viennozīmīga darbības efektivitāte, mēs samazinājam rutīnas darbu, samazinām būtiski kļūdu risku, un pats galvenais, kas uzņēmējdarbībā un ir ārstniecībā nepieciešams, ir tad iespēja analizēt datus. Šķēršļi, protams, saskaroties ar digitalizāciju, šobrīd šī lieta jau ir visiem pieņemama. Sākotnēji tā bija galvenais šķērslis, bija darbinieku motivācija, jo labi ir kā ir, mēs strādājam papīru, tas ir visdrošākais veids. Es domāju, vēl šobrīd visticamāk ir uztvērts fiziskais paraksts kā labāks nekā elektroniskais. Protams, izmaksas process nav lēts. Šobrīd, protams, tas ir lētāks, jo ir daudz vairāk iespēju, kā tas bija kāds 50 gadus atpakaļ. Bet pats galvenais ir tātad, lai digitalizētu, mums ir noteikti juridiskie šķēršļi. Šajā gadījumā mums kā ārstniecības iestādē ir nepieciešams dokumentus parakstīt vai vismaz apzīmogot, lai viņiem izpildītu likuma prasības un arī, lai piešķirtu, tātad, kā jau iepriekš minēju, šo te juridisko spēku. Daži procesi, varbūt ne, mums klīnika ir principā digitalizēta par 99%, papīra aprita būtībā nav. Šai sarakstiņā es droši vien nesaukšu visu, tad ir visi procesi, ko mēs esam digitalizējuši. Tas ir sākot ar iekšējo pārvaldības sistēmu, beidzot ar saziņu ar valsts ieņēmumu dienestu, tā skaitā ir ārstniecības procesi, visi digitalizēti. Būtībā mēs strādājam digitālā vidē. Ir parādījusies jauna iespēja, tātad mākslīgais intelekts, ko šobrīd mēs aktīvi integrējam savās sistēmās. Ir mums pašapkalpošanās kioski, kur arī ir plānot uzlabojumi. Un, šobrīd ir tā, ka pirmreizējos pacients ir mērķis, ka pirmreizējais pacients, izmantojot e-parakstu, var atnākt klīnikā, nenonākot reģistratūrā, bet vienkārši viņš piereģistrējās online, pienāca pie pašapkalpošanās kioskiem, izmantoja e-parakstu, sev identificēja, iet sēž un gaida, kad ārsts viņu pieņems. Un tad mēs nonākam pie tā, kāpēc tad e-paraksts un Latvijas valsts Radio un televīzijas centrs. Pirmkārt, gribētu pateikties par ļoti veiksmīgo sadarbību, kas ir kā 4. punkts, bet arī šobrīd mēs dažas sistēmas ieviešam, un mūsu sadarbības partneri atsaucās, ka šis sadarbība ir ļoti, ļoti veiksmīga. Bet galvenais, protams, ir mērķis juridiskā spēka piešķiršana, jo visa dokumentācija, ko mēs lietojam, ir parakstām. Vai nu e-paraksts, kā jau iepriekš teicu, vai nu e-zīmogs. Otra lieta.
tā ir bez maksas, vai nu par mazu maksu, salīdzinot ar citām iespējām. Un tad ceturtā lieta, ja mēs jau tā runājam, šeit gan tā ir slaidā trešā, tas ir vienkārši integrējams. Kā teicu, mums ar sadarbības partneriem bija saruna tikko, un viņi atsaucās uz e-parakstu, ka ļoti laba sadarbība un ļoti vienkārši integrējams. Kuros tad procesos darbojās? Kā es teicu, procesi ir daudz. Šeit ir viņi visi uzskaitīti, tad ir administratīvie dokumenti, tie ir pacientu anamnēzes, ārstēšanas procesu apraksti, izraksti, vienošanās atsevišķas pirms manipulāciju veikšanas, līguma slēgšana par atlikto maksājumu, pacienta identifikācija, online pierakstā, pacienta identifikācija arī pašapkalpošanas kioskā, kas šī gada laikā ir plānot ieviest. Un tad ir e-zīmogs, kam ir varbūt mazāka drošības pakāpe. Attiecīgi, to tad mēs izmantojam pacientu piekrišanām, arī nomaksas līgumiem, jo vienmēr nav e-paraksts. Tādā gadījumā mēs ļaujam lietot e-zīmogu. Būtībā tas ir šī zīmogošana un parakstīšana, tas ir tas pamats, kas ļauj mums strādāt digitāli. Es tālāk gribu parādīt dažus procesus, nevienam tas nav jaunums. Viens ir šis te pašapkalpošanās kiosks. Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas viņu ievies. Šobrīd gan tas ir daudz, kur valsts iestādēs īpaši. Cilvēki nenobīstās ieraugot kiosku, nevis reģistratūras māsiņu vai darbinieku? Ir cilvēki, kuri saka, ka viņi pie šīs mašīnas neies, bet tas ir ļoti, ļoti mazs procents. Lielākoties statistiski patiesībā man likās, ka tas būs jaunie cilvēki. Patiesībā 35, 50 ļoti labprāt ir pat, kam ir 70, 80 gados cilvēki. Jā, mēs nereti seniorus pa zemi novērtējam tieši digitalizācijas centībā, vai ne? Seniori ir ļoti aktīvi, un ja viņiem saka, ka tā jādara, tad viņi iet un dara. Iepriekšējais video bija par planšeti, es domāju, tur ir uzlabots elektroniskais paraksts ar attiecīgu vizuālo parakstu. Tad ir mūsu jaunums, ko mēs veidojam, ir online pieraksts. Noteikti, zinat, tas daudz citās nozarēs tas ir arī medicīnā. Mūsējs varbūt ir drusku unikāls ar to, ka viņš darbojas kā biļešu paradīze. Tad viņš ir pilnībā integrēts ar mūsu datu bāzi. Un, attiecīgi, pacients sevi identificējot ar e-parakstu, vai norāda šim online pierakstam, vai viņš ir mūsu pacients, vai viņš ir jauns pacients, attiecīgi, tad viņam tiek piemērots atšķirīgs ceļš, kā viņš nonāk līdz šim te pierakstam. Cik minūtes šis ļauj ietaupīt, ja es zvanītu un mēģinātu pa telefonu izdarīt to pašu? Mums tas 1-2 minūtes kā minimums šis te zvans ietaupa. Tāds arī tam ir mērķis. Šeit ir šobrīd maz pakalpojumu, bet patiesībā tie būs arvien vairāk. Un e-parakstu mēs tiešām izmantojam, tad, lai viens disciplinētu pacientu, jo tad viņš ir identificēts, otrs, lai sistēma pieņemtu lēmumu, kādā veidā šis pacients tiek izvadīts tālāk par nākošajiem soļiem. Un tad es parādīšu, te ir mani personas dati, neuztraucieties, es atļauju viņus lietot. Šī ir pacienta digitālā karte, kur mēs izmantojam arī e-parakstu. Attiecīgi šeit ārsts aizpilda manu slimības vēsturi, un augšā viņš var parakstīt attiecīgi šo te masveidā vakarā ar e-parakstu. Otrs ir mana ārstēšanas process, tieši tas pats. Pacients, ārsts aizpilda šo kartiņu un parakstu, un, ja nepieciešams, paprasa arī pacienta e-parakstu vai pacienta zīmogu. Tas vēl notiek arī caur planšetēm, gan caur datoru. Tas ir ļoti integrēts. Vai ir bieži, ka ārsts grib parakstīt elektroniski, bet cilvēks nevar parakstīt elektroniski? Cilvēks var parakstīt elektroniski, jo mēs lietojam zīmogus. Attiecīgi viņš ir, tad iestājoties mūsu klīnikā, viņš ir parakstījis ar drošu elektronisko parakstu piekrišanu, ka turpmāk tiek izmantots elektroniskais paraksts, ja vai no pašrocīgi uz papīra, kas ir šobrīd tā kā alternatīva. Viņš attiecīgi piekrīt tālākai zīmoga elektroniskā paraksta lietošanai. Lielākoties pacienti ir apmierināti.
šo. Viņi saprot, ka tas ir ātrāk. Kāda tad ieguvuma noteikti ir par šajā ietekmi uz vidi, kā es minēju, tas varbūt pats populārākais būtu, bet es paskaitīju godīgi, šeit ir nepareiza cipara, apmēram 100,000 lapu mēs ietaupām gadā. Jā, izmantojot to elektronisko parakstu un attiecīgi izmantojot elektroniskās sistēmas, viennozīmīgi darba efektivitāte, tas ir daudz ātrāk, daudz vienkāršāk. Mēs atņemam rutīnas darbu, īpaši reģistratūrai, kā mēs runājam, online pieraksts, kur tad mēs identificējamies, attiecīgi iekšējie dokumenti, ko paraksta pacients atnākot, tas ar vienu pogas spiedienu tiek viss iedots pacientam, pacients visu paraksta, tad man maza reģistratūras iesaist, tas ir būtisks arī finansiāls ietaupījums, jo tas ļauj, vidējiskā līmenī, ja nesamazināt, vismaz nepieņemt jaunus darbiniekus, kļūdas, kas ir pamata elements visā, kāpēc datorsistēmas mums lielākoties viss tiek skanēts, ID, kur ielast tātad informācija, atkal skanēšana ir ātrāk nekā roka aizpildīšana, un analīze. Analīze, tas ir viens no lielākajiem atslēgas vārdiem. Šādi vienkārši iepriekš nebija iespējami, īpaši medicīnā. Un, protams, juridiskie riski, tad attiecīgi programma seko līdz tam, lai netiktu pacients pieņemts vai kāds process veikts bez atbilstošā e-parakstu vai e-zīmola. Respektīvi, ārsts var koncentrēties uz ārstēšanu, vai ne? Viņam nav jādomā, vai visas papīra lapiņas ir parakstītas, un reģistratūrā var cilvēks koncentrēties, ja tur vēl ir cilvēks, ja jums jau tas kiosks, tad viņš var koncentrēties uz kafijas piedāvāšanu un laipnību, vai ne? Nevis uz tām lietām, kurām cilvēki vairs patiesībā nemaz negrib tērēt laiku. Uz sarežģītu problēmu risināšanu, sauksim to tā. Un to mēs ar elektroniskām sistēmām, elektronisko parakstīšanu cenšamies izdarīt, atbrīvot no standarta procedūrām. Gan darbinieks, gan patiesībā arī pacientiem. Un ļoti interesanti, ka pacientiem ir ļoti patīk. Ja sākumā bija tā, es ne, šobrīd pacienti novērtē. Cik ilgs tas ieskriešanās periods no tā sākuma līdz šim? Cik ātri cilvēki maina paradumus arī savā saskarsmē ar zobārstu? Es domāju, apmēram gadu laikā. Gads, 2. Tad, ja cilvēks 2 reizes gadā nāk pie zobārsta... Pirmo reizi viņš ir, un tad jau nākošais viņš jau ļoti jauki ērti, un es nemaz negribu ar roku vairs neko parakstīt. Tagad komersantiem, kas mūs klausās, noteikti ir radies jautājums, cik tad var ietaupīt šādi? Jā. Šo jautājumu cik naudas ir ietaupīts, nedrukājot 100,000 papīra lapas? Ir grūti noteikti vienkārši, ir tāds netveramais ietaupījums, kas kopumā uz visu procesu ietaupa daudz laika, bet ja mēs, teiksim, tiešos procesus salīdzinām, tad tā izmaksa, plus mīnus ir līdzīgi, kā pieņemsim šiem administratīviem procesiem, mēs paņemtu labi apmaksātu cilvēku, kas tad pildītu visus šos procesus, bet tas lielākais patiesībā ieguvums gan no digitalizācijas, gan no šīs iespējas elektroniski parakstīt ir precizitāte. Tad cilvēks var kļūdīties, bet dators kļūdās daudz mazāk. Un tad standarta procedūras viņš izdara, un šīs standarta procedūras mēs apstiprinām parakstu vai zīmolu elektronisku un visu. Tas nav tiešās izmaksās, tas tādā uzņēmuma kopējā pārvaldības izteiksmē ļoti liels ieguvums. Vēl, manuprāt, arī šī datu glabāšana, papīra dokumentu ķīpas, kurām tev visu laiku ir jādomā, cik aizslēgtas viņas ir un kuras pie viņām var piekļūt, un digitāli, kur jebkura piekļūstamība ir atsekojama. Tas bija viens no iemesliem, ja mums vienkārši nebija arī kur arhīvu likt. Šis ļoti kritisks iemesls ieviesāt, digitalizējāt procesus, lai nebūvētu plauktus, vai nenomātu arhīvu telpas. Un mēs to telpu, teiksim, pēc pāris gadiem varēsim atbrīvot un izlietot saimnieciskā darbībā. Tas būs ļoti liels iegums, principā, beigās. Super, paldies. Šis ir ļoti interesants pieredzes stāsts. Es domāju, ja to var zobārstniecība, tad to ir iespējams integrēt jebkurā faktiski uzņēmēja darbības formā. Es domāju, tikai vajag sākt. Un, kā jau teicu, kopējais ieguvums ir daudz lielāks nekā izmaksas. Un tas tiešām nav attiecināms tikai uz lieliem uzņēmumiem. To var darīt arī mazu uzņēmumu, tikai ir jāgrib. Tas arī ir galvenais vadmotīvs gribēt to izdarīt.
Un tieši par gribēšanu un par darīšanu arī nākamā saruna ar mūsu nākamo studijas viešņu Laimu Letiņu, valsts galveno notāri, kura pastāstīs par uzņēmumu reģistra pieredzi, lietojot gan jau veco labo e-parakstu, jo starp citu e-parakstam šogad ir 20 gadi, kopš mums viņš Latvijā ir, gan arī nu pat uzņēmumu reģistrs ir ieviesis arī e-zīmogu, kas tas ir, kā to izmantot un kurš no tā ir ieguvējis. Ja? Par to nākamā saruna.